Čau šajā saulēnajā dienā. Ceru, ka viņa arī tāda ir, kad jūs skatāties šo video. Bet ja nē, tad vismaz ar saulīti iepriecināšu jūs es, jo šodien video par Maka kosmētiku, par maniem jaunumiem no Maka kosmētikas un par jau iemīļotiem produktiem, kuri jau sen ir manā kosmētikas makā. Tāpat video jūs varēsiet redzēt arī, kā izveidot šādu grimu, kurš ir ļoti ātri izveidojums un ļoti vienkāršs, gan izmantojot konkrētos produktus, gan izmantojot to, kas jau ir jūsu kosmētikas maciņā. Tā kā, ja ir interese redzēt, tad droši skatieties tālāk. Čau, sāksim ar pamatiņu uzklāšanu. Izmantošu Maka Studio Face & Body tonālos krēmus. Viens ir balts un viens ir neitrāla toņa, C3. Un balto var miksēt ar jebkuru no brūnajiem toņiem un iegūt sev vēlamo tonī. Tātad Face & Body klāšu ar Beauty blenderi. Aiziet. Lūk, kur balts un tumšs. Tonālo krēmu esmu uzklājusi, izmantošu tagad jaunumu savā kosmētikas makā un somā Maka Pro Longwear Concealerīti tonī NC20, kas nav pats gaišākais tonis, tas ir nākamais. Arī izmantošu Beauty blenderi. Tā kā esmu pabeigusi ar krēmveidu produktiem, es izmantošu Prep plus Prime pūderi no Maka, kas ir birstošais pūderis viegls. Nofiksēšu ar kabuki otiņu. Ļoti viegls pūderis. Nebūs piemērots taukainai ādai, jo noteikti viņa sāks ātri spīdēt. Toties man sausai ādai ir ideāli. Viņš ļoti forši nofiksē tonālo krēmu, noņem lieko taukaino spīdumu, bet dienas gaitā noteikti nāksies atjaunot šo pūderi, jo viņš nebūs uz ilgu laiku. Nu ko, tātad nākamais jaunums ir Soft Ochre Paint Pot no Maka. Tādas būs Pro Longwear līnija. Šāds te krēmiņš, kuru es izmantošu kā bāzi uz plakstiņa zem ēnām. Klāšu ar concealer rotiņu līdz pat uz acī. Kā es nolēmu iegādāties šo te Pro Longwear Paint Potu, jo Niki Tutorials ļoti bieži savos video izmanto viņu kā bāzi zem ēnām, un manuprāt, vienmēr rezultāts bija lielisks, tāpēc es vēlējos arī iegādāties un pamēģināt. Es uzskatu, ka šī ir ļoti laba alternatīva acu ēnu bāzē, un tā kā man visas acu ēnu bāzes gāja uz beigām, tad šo te es arī Londonā iegādājos. Tā kā fantastiski klājās, viegli, forši. Tā kā redzēs, kā ar noturību, vai viņš turēs man make-upu visu dienas garumā vai nē, to mēs noskaidrosim pēc tam. Tātad concealeri mēs jau izmēģinājām jauno, paint potu mēs izmēģinājām, tagad ķeršos klāt acu ēnām. Acu ēnas jau man kādu laiku ir īpašumā, tie ir divi toņi, viens ir Uninterrupted un otrs ir Daygleam, tas ir presētais pigments ar mirdzumiņu. Un principā ir vajadzīgas šīs divas ēnijas, lai izveidot šodienas grīmu. Ar mēlītes tipu otiņu mēs presēto pigmentu klājam uz plakstiņa vidusdaļas līdz locījuma vietai. Otra otiņa, kur mums ir nepieciešama, tā būs pludināšanas otiņa, ar kuru mēs klāsim toni Uninterrupted, kas ir tāds saudabīgi brūns, nedaudz tāds tā kā rūsgans jau. Tātad ēnu klājam gan iekšējā, gan ārējā stūrītī, neskarot centrālo daļu, bet izpludinām virs iekrituma līnijas.
Zem uzatas atstājam brīvu un gaišu. Nu, ko acis ir uzkrāsotas, tagad izmantošu skropstu atliecēju, kurš ir no MAK un kurš ir mans mīļākais skropstu atliecējs. Kopš MAK ienāca Latvijas tirgū, nevienu citu skropstu atliecēju es neatzīstu par labāku. Tā kā skatieties paši. Vidē 10 līdz 15 sekundes. Paturam, saspiežam. Ja gribam lielāku atliekumu, varam vairākās vietās saspiest. Un izmantošu MAK 3D skropstušu. Manuprāt, efekts ir lielisks. Nu ko, acis ir, palikusi sejai izmantot vēl divas lietiņas, MAK Give Me Sun bronzerīti un modelēšanai izmantošu MAK Matte Bronze pūderīti. Šie abi jau manā kosmētikas somā ir labi sen, var redzēt, gan vienam, gan otram jau ir tāds izdils caurumiņš. Vecais dizains, lūk, ir ar šādu te caurspīdīgu vāciņu, un jaunais dizains ir visam savādāks. Lūk, kur man ir jaunie pūderi. Matētajām kastīte nemainīga, vēl joprojām tāda pati, tikai pūderis svaigs. Bet Give Me Sun mums ir kādā biezā kairbiņā. Tāds viņš ir. Bija un ir jauns pret vecu un jauns pret vecu vēl viens. Tātad, ko es daru? Es izmantoju Give Me Sun no sākuma, lai ieliktu šeit siltumiņu sējai ar pūderotiņu. Interesantākais, ka šis video top jau otro reizi. Vakardien es uzfilmēju, šodien es ielādēju kompjuterā un ieraudzīju, ka viss viņš ir miglains. Tāpēc šodien top dublis 2 tieši vidum. Sākums un beigas ļoti smuki bija, bet vidus man bija slikti, tāpēc cits apģērbs nedaudz, cita frizūra, cits uzstādījums. Un vakardien es viņu filmēju rīta pusē, tagad es filmēju vakar pusē. Ārā jau saulīt riet, tā kā man apgaismojums arī visu laiku mainē. Tātad Matte Bronze tagad izmantoju un izmodelēju kārtīgāk sejas ovālu. Šos te Matte Bronze un Give Me Sun es iesaku jebkuram, ikvienai derēs, gan gaišai sejai, gan tumšākai sejai. Matte Bronze ir vēss, brūnais tonis, fantastisks modelēšanai, un Give Me Sun būs perfekts, lai tā kā atdzīvinātu seju kā ziemā tā vasarā, un tiešām unikāli un universāli produkti. Vēlreiz visam varam pāri ar Fred Van Prime.
ko, gandrīz aizmirst lūpas. Izmantošu MAC Vino lūpu zīmolu kontūrai. Izmantojot konsīleri, izkoriģēšu precīzākas līnijas. Izmantoju to pašu Pro Longwear. Pa virsu man nāk Hang Up. Nu ko, lūpas ir, acis ir, seja ir. Tātad, ko es izmantoju? Es izmantoju Face & Body MAC tonālos krēmus, 2 toņus gaišo un tumšo. Es izmantoju MAC Pro Longwear konsīleri zem acīm, Prep plus Prime pūderīt, lai nopūderētu seju, 2 acu ēnas Uninterrupted un presēto pigmentu deiglīm uz acīm, skropstu atliecēju, skropstu tušu, lūpu zīmolu un lūpu krāsu. Lūpu zīmols tonī Vino un lūpu krāsu tonī Hang Up. Lūk, manuprāt, nekas daudz un nekas sarežģīts, bet es domāju, ka šādi varu doties gan uz vakaru pasākumu, gan arī ikdienā var droši doties, ja patīk košākas lūpas. Nu ko, ceru, ka jums patika video, ka bija noderīgi un interesanti. Uzzinājāt ko jaunu un foršu, bet, ja ir radušies kādi jautājumi, droši komentāros viņus uzdodiet, centīšos jums atbildēt. Un tāpatās, ja jums patika video, noteikti spiežiet īkšķus uz augšu, sekojiet kanālam un tad jau izbaudiet dienu un tiekamies jau pavisam drīz ar nākamo video.